peldēšanu mēs arī turpinām, jo tā statistika ir skarba. 71% Latvijas iedzīvotāji vienkārši nespēja nopeldēt vismaz 200 metru, bet katrs trešais aptaujātājs ir sacījis, ka dzīves laikā ir gadījies nonākt situācijā, kas ir dzīvībai bīstama un ūdenī. Un tikmēr noslīgstot šogad bojā gājuši vairāk cilvēku nekā, piemēram, ceļu satiksmes negadījumos. Kā mums beidzot lauzt šo drūmo statistiku? Šajā mirklī uz sarunu mums pievienojas biedrības Peldēt droši pārstāvis, peldēšanas treneris un arī 2004. gada vasaras olimpisko spēļu dalībnieks Pāvels Murāns. Labrīt! Labrīt! Nu, tā statistika ir drūma, un kas ir tas, ar ko mēs atšķiramies no citām valstīm, ka mums tā situācija ir tik štrumtīga, cik tā ir? Kā jau pēdējā aptaujā tika noskaidrots, mums tieši visdrūmākā situācija ir peldēt apmācībā, jā, un mums sanāk, ka mums tās 71% nespēja nopeldēt tos 200 metrus, kas ir definīcija, ko nozīmē mācīt peldēt. Bet tajā pašā aptaujā tie respondenti par galveniem iemesliem, kāpēc cilvēki noslīkst, viņi min savu spēju pārvērtēšanu un alkohola reibumu. Alkohola reibums ir principā tas pats savu spēju pārvērtēšanu, jo alkohola ietekmē cilvēki izdara kaut ko tādu, ko nebūtu darījuši skaidrā prātā. Tā atkal pārvērtē savas spējas. Bet kas tas saistīts ar to pašu savu spēju pārvērtēšanu? Cilvēki, tad sanāk pēc tās statistikas, 68% ir mācījušies peldēt pašmācības ceļā, vai viņus ir iemācījuši vecāki peldēt. Un kāds teiks, bet kas tur slikts? Nu, mēs visi tā esam mācījušies. Kas tur slikts? Un salīdzinot ar tiem pašiem ceļu satiksmes noteikumiem, jā? Tas ir cilvēks pats mācījies peldēt, tas ir apmēram tā kā cilvēks iemācījies braukt ar divriteni, jā? Viņš pasaka, es zinu luksoforu, sarkans stāvi, zaļš brauc, jā? Viss man nevajag neko nevar, un brauc pa ceļu vidu ar savu divriteni. Mašīnas nav tramvajs, apbrauks apkārt. Ja? Nu, tas ir tas cilvēks, kurš apmēram iemācījies peldēt pašmācības ceļā. Un jūs minējāt tos 200 metrus, tad tie, kuri ir iemācījušies peldēt treneru apmācībā skolas laikā, pieņemsim, tur tām skolām, kuras piedāvā šādu iespēju, tad tur ar tiem 200 metriem vispār nav problēma, vai ne? Tur vienkārši katrs cilvēks ir savādāks. Vienkārši procentuālā ziņā tur cilvēku ir daudz vairāk, tur vairākā pusi prot tos 200 metrus nopeldēt tie, kuri ir mācījušies. Tie, kuri ir iemācījušies pašmācības ceļā, tur kaut kur tikai ceturdaļa no tiem spēj tos 200 metrus nopeldēt. Bet vienkārši cilvēks, pat ja ir uz ceļa, kas ir sēdies pie stūres, kurš ir mācījies autoskolā, kurš ir braucis ar instruktoru, kurš ir notestēts, lai viņš tiešām zina visus ceļa satiksmes noteikumus, kurš ir braucis pie stūres, paskaties uz to pašu riteņbraucēju. Tu par to salīdzinājumu, vienkārši to pašu es turpināšu. Viņš ir pats, kad uzsēdies uz tā divriteņa, viņš izvēlēsies drošu pārvietošanas veidu pēc ceļa satiksmes noteikumiem, lai neapdraudētu savu dzīvību. Bet laba peldēt prasme sevī ietver, piemēram, arī to, ka tu neapjūc, tu zini, kā rīkoties. Ko jūs saprotat vai definējat ar laba peldēt prasmi? Laba peldēt prasme, tas ir tie 200 metri, ko spēj cilvēks nopeldēt vismaz 50 metrus no tiem uz muguras, jā. Bet tur arī ir daudzas teoretiskas zināšanas, kas ir apakšā. Ja? Kā droši iekļūt ūdeni, kā droši izkļūt no ūdens, zemūdens peldēšanas prasmes, elpošanas peldēšanas prasmes un arī ārējo riska faktoru novērtēšana, izvēlēšanās, peldēšanas vietas izvēle, lai būtu minimālais risku skaits. Tas viss ir kopumā ietver to cilvēka izpratni par peldēšanu kā tādu. Un to varētu apgūt peldēšanas nodarbībās pirmkārt bērniem skolās. Nu, kādu vecumu vispār, ja mēs runājam par bērniem, viņus varētu sākt radināt pie atklāta ūdens un kā tad to būtu pareizi darīt? Kā jūs iesakāt? Pie atklāta ūdens vai pie baseina? Tas ir ļoti divi atšķirīgi. Jāsāk ir ar ko? Jāsāk ir ar baseiniem.
Jā, un jāsaka, ir ar basēniem, un jāsaka, ir ar maziem basēniem, kur bērni var aizsniegt ar kājām basēna dibenu. Tas teoretiski ir pats pareizākais ceļš, bet kā praktiski tas pieredze nevienmēr tie basēni ir pieejami. Tas parasti ir kā dārziņos, jā, jau tie mazie basēni. Ir parasti bērni nāk skolā, ka mums statistika pierāda visvairāk, mums mācās peldēt bērni 2. klasēs, uzsāk peldēšanas apmācību, un tie jau ir dziļie basēni, un tad ir tā peldēt apmācība ar palīgu līdzekļiem. Viņa, protams, arī ir efektīva, ja, bet efektīvāk būtu vēl sākt vēl bērndārzā ar sekliem basēniem. Kāpēc ne ar to atklāto ūdeni? Tas ir pavisam cita lieta. Tas ir, ūdens ir augstāks, ūdens ir tumšāks, gultne ir neprognozējamāka, ir straumes, ir vējš, ir laikapstākļi, ir dažādi riska faktori. Un tāpēc, principā tie, kas mums cilvēki iemācās paši peldēt, viņi to ir mācījušies atklātajos ūdeņos, un tas ir, tā kā es teicu, tas ir tā kā diena pret nakts. Cilvēkiem nav izpratnes par to, kā ir vispār uzvesties uz ūdens droši un kādas būtu viņas prasmes un spējas rīkoties bīstamā situācijā. Man ir viens jautājums, es piedomāju, daudz vecāki saka, ko darīt ar peldriņķi? Tas taču ir droši. Peldriņķis ir jautri seklā ūdenī, kamēr bērns var aizsniegt ar kājām to dibenu. Jā. Tas ir pavisam noteikti vienkārši rotaļlieta, ko var izmantot, bet ko nedrīkst izmantot dziļajā ūdenī. Kad tikko tas ir ūdens, kur bērns nevar aizsniegt to dibenu, jā, tas riņķis var apgriezties otrādi, un bērns nevarēs apgriezties. Tas bērns var izslīdēt jebkurā brīdī no tā riņķa, un tur ir dziļš, bērns noslīgs un izpūst gaisu, vienkārši pārsprāgt saulē, pārkarst, uzdurties uz kaut kā un izlaist gaisu. Tā kā tad seklē ūdenī, kur, ja notiek kaut kas ar to pašu riņķi, bērns var nostāties ar kājām, viss ir ok. Es gan vienreiz dzīvē apgāzos ar tā, ka man bija dibens iesprūdis tajā riņķī, un es netiku baigi knapi tiku ārā, tā ka es arī teiktu, arī seklā ūdenī tas riņķis ir nepārāk droši. Bet mācīties peldēt droši jūs mācāt, vai ne? Bezmaksas nodarbības. Jā, bezmaksas. Ko tur apgūst? Pirmkārt, mums tiek sadalīts ir vienmēr teoretiskā daļa un praktiskā daļa. Bieži mums jautā, vai var tikai teoriju paklausīties? Mēs sakam, nē, ir jāiziet teoriju un arī praksi ir pašiem jāiekap ūdenī un jāpamēģina tas, par ko mēs stāstījām. Un šīs nodarbības mums tagad jūlijā un augustā vēl notiks vairākās vietās gan bērniem, gan pieaugušajiem, un tur tiek apgūti vispār tā teorija, kā uzvesties droši pie ūdens, un arī praktiskie uzdevumi iekapjot iekšā ūdenī, un kas arī tas jaunais projekts šovasar mums pa visu Latviju, kad ir pieaugušo brīvprātīgo glābēju apmācības, kur mēs iemācam arī to saprast, kā cilvēks var noslīgt, kā tas izskatās un kā varētu palīdzēt, principā, jebkurš pieaugušais. Mums, principā, bez bērniem stāstam ļoti daudz, jā, par drošību uz ūdens, bet pašiem pieaugušiem, tad, kad viņi bija skolā, šo teoretisko zināšanu nav. Un šis būtu tas posmiņš, ko mēs varētu atgūt, apmācot šos pieaugušos. Tad par laikiem un par detaļām, kur un kā pieteikties, to jāmeklē visticamāk jūsu sociālo tīklu. Jā, un mājaslapā peldēt.lv. Un vēl būs vairākas nodarbības, būs 3. augustā būs Lucavsalā, gan pieaugušiem, gan bērniem. Būs Baložos, būs 6. augustā un Burtniekos 10. augustā. Tur būs gan pieaugušiem, gan bērniem nodarbības šīs gan teoretiskas, gan praktiskās. Un arī praktiskais, pat ir interesanti atnākt, mēs praktiskais nodarbībās izmantojam mūsu inventāru, manekenus, supus, un ar to visu cilvēki vienkārši var pārbaudīt savas spējas, cik viņi ir gatavi rīkoties kādreiz. Vēl arī jūsu biedrība tātad likumā aicina iestrādāt, ka drošības vestēm ir jābūt obligātām visos vecumos, izmantojot jebkuru ūdens transporta līdzekli un arī ierobežot alkohola tirdzniecību pludmalēs. No novērojumiem pieredzes šo jūs arī saredzat, ka tas pastiprina šos letālos izņēmumus? Tieši tā. Vestes, tas ir pilnībā tāpat kā automašīnu vadot, piespradzēties pie stūra. Bet cik daudz jūs uzskatāt, kā ar šo varēs novērst potenciālos gadījumus? Tas nav, bet
paņemsim kaut vai mūsu pēdējos medijos izskanējušo tās brīvdienas iepriekšēji, kur gāja boja 6 cilvēki. Jā. Tur pamatā bija tas, ka cilvēki bija bez vestēm. Jā. Tie bija vīrieši, jā, brieduma gados, un tur laivas, kas apgāzās, un tas atradušies dziļā ūdenī, ūdens tilpnes vidū un bez vestes. Un tieši, ja būtu tāds likums, būtu daudz lielāka iespēja, ka tomēr cilvēks ieklausies vienkārši pat ne savā sapratā, bet tā kā pēc likuma bija veste jāuzvelk, un viņš to būtu uzvilcis, nebūtu noslīcis. Tas būtu skaidrs. Jūs savulaik pats esat teicis, ka daudz vecāki nemāk peldēt, un rezultātā tās savus bailes pārnes uz bērniem. Ko jūs iesakāt ar šo darīt? Jā, vecāki pārnes savas bailes, bērni atnāk dažreiz pārbiedēti pat no tā baseina, pat baidās, ja, kad es nekāpšu dziļā baseina galā, jo man mamma teica, ka es noslīkšu, ja es iepeldēšu baseina dziļā galā. Ja, es ieteiktu, ja vecāki nemāk peldēt un baidās no ūdens, vest bērnus pie treneriem mācīties peldēt. Jo tad treneri, viņam to psiholoģisku nostāju, to pret ūdeni attieksmi tomēr iedos, ka tas ir peldēt var un vajag, jā, bet tas ir jādara droši, neapdraudot sevi. Un vēl jautājums, ja tai mammai ir bail, jūs iemācīsiet arī, un treneris iemācīs arī mammai vai tētim peldēt, vai ir vecuma limits mācīties peldēt? Vecuma limits pilnībā nav nekāds. Pieaugušo nodarbības peldēt apmācību, viņas ir grūtāk pieejamas nekā ar bērnu peldēt apmācību ir diezgan pieejama tāda, kāda ir. Jā, gribētos, lai viņa būtu labāk. Pieaugušiem grūtāk tikt uz nodarbību, bet nodarbības notiek, un viņas pēdējā laikā parādās arī vairāk un vairāk tieši pieaugušo peldēt apmācības nodarbības. Jo mēs vairāk stāstīsim un ziņosim par to, ko vispār nozīmē labi peldēt, un ja kādam šķiet, ka es kaut kā tur tupu rāpu varu suniski nopeldēt 200 metrus māku peldēt, tad šī rīta saruna apliecina, ka, tas to gluži nenozīmē. Peldēšanas treneris biedrības Peldēt droši pārstāvis Pāvils Murāns šai rītā kopā ar mums.